Paldies visiem, kas ir atbraukuši. Tumsas kausā tik daudz laivas nav bijušas. Pagājušajā gadā bija 26, šogad ir 31. Līdz ar to būs forša cīņa. Tātad ķeram 5 asarus, 3 zandartus, 1 līdaku. Zivis bildējam uz labā sāna un pārliecinieties, kad ir purns pret arduri. Jā, visas lielās zivis atbrīvojam. Tas ir asaras sākot no 35 cm, zandarts no 60 un līdeka no 70. Kopā ar bildi jāiesūta Arvim arī atbrīvošanas video. Jā, visu sūtiet. Kopā vienā piegājienā uzreiz. Tad bilde un video. Nu, sveiki! Čau! Jā, kādas jūsu prognozes uz šodienas copu? Nezinu. Uz vecām iestrādēm, ne? Treniņos esat bijuši? Martī vienīgais. Tā kā mēģinās uz labu laimu šoreiz. Vairāk klasikā vai uz jaunajām tehnoloģijām? Abus. Šoreiz abus. Jā, un aizvērsieties, būs viss dzīves. Nu jā, Martī noķers asars. Zandarti uz manīm. Ja mēs viņus atradīsim un viņi ķersies, un tad jau rīt līdeku kopā mēģināsim kaut kā. Martī noķers asarus? Nu, labi. Neesam tā baigi gatavojušies vairāk uz vecām iestrādēm no pirmajiem gadiem un redzēs, kā būs. Bet asars no 20, jā. No 20, jā. Tādi jau noķers, jā, ko tur. Gan jau būs kārtībā. Čau, Aigar. Mūsu skaistākā sacensību ekipāža, jā. Dāmas. Jā. Kādas jums prognozes uz mačiem? Mums nav prognozes, ja godīgi. Nē, mēs gribam nopļert 1 līdaku, 5 asars un 3 smukus zandartus. Nu, to jau arī vajag, jā. Jā, bet kur mēs viņus ķersim, mums vispār nav vēl ideja, jo mēs Rīgā vēl neesam šogad kopā bijuši. Treniņos neesat bijuši, tad jā, skaidrs. Es ar puikām biju iebraukusi vienu dienu karstumā. Un kā? Ļoti daudz asaru saķērām, bet izmērs bija tāds. Un kā vispār par tumsu? Bieži celpē? Nu nē, ļoti reti, jā. Rudenī kaut kad, kad vakaros ātri paliek tumšs, tad jā, bet nē. Šī būs tāda ļoti jauna, skaista pieredze. Nu tad neatsakas jums. Pie vēlmi. Jā. Nu, sveiki. Sveiki. Pirmo reizi piedalāties tumsas kausā, jā? Jep. Jā. Un trenējāties arī vai ne? Kā sanāca? Tieši Pa nakti kaut kas ir iestrādes kaut šogad kādas? Bet vispār uz vecajām tad kaut kādām iestrādēm, jā? pēc veciem rasējiem. Jā. Un kādas prognozes aizvērsiet to tabulu būs zivis? Es tikai prognozes par Lietuvu varu iedot, tā izskatās. Nu, Lietu jau bišķi dabūs, jā. Plāns ir izstrādāts. Plāns ir, tad super. Darīt, un tad brauks skatīsies. Līdaku uz vakaru vai uz rītu? Uz vakaru. Uz vakaru, jā. Mēs brauksim uzreiz, Jā. tad pārslēgsimies uz zandartu, ticamāk, Un asaru no rīta, jā, tā kā? Ja līdeku neaizversim tagad vakarā, tad no rīta. Labi, neatsakas, jā. WhatsAppā tas sarakstā, jā. Paldies. Astoņos 45 starts, Sope 9. Start! Ko vīri, beidzies tumsas kauss. Pirms apbalvošanas, ir zināms, ka esat novinējuši. Salikās reāli. Kā jums gāja, kāds bija plāns vispār? Plāns bija līdz 11. aizvērt asaru. Nu, vismaz 3 dabūt. Mēs aizvērām asaru. Jā. Tad mēs zinājām, ka no 11. līdz 12. var dabūt lielu zandartu, vienu ķisi.
Mēs dabūjām 91. un 2,58. Jā, viņiem arī ir big fish, ir 91 zandarts un 1,8 m līdaka, kas ir lielākā Tas ir zivis. mans personīgais rekords zandartam. Beidzot 90 pulciņās. Trāpīja tomēr, un mačos. Jā, super. Spēcīgi. Tāpat kā tiltiņam, cik gadus 3. Jā, 3 gadus atpakaļ bija tas pats viņam. Nu, tad no 12 līdz 2 bija plāns līdaku noķert. Mēs noķērām 1,50 laikam kaut kas tāds. Tā kā viss aizgāja pēc plāna. Es tādu līdaku nebiju redzējis. 4 kg, 1,8 m, 4 kg. Nu, tā kā tāds striķīts. Viņai viena acis bija akla. Izdurta. Es domāju, ka tas bija kaut ko traumējusies. Viņa vienkārši laikam nevar baroties, tāpēc ir izkāmējusi. Viņa milzīga galva, bet rums tāds šaušs. Jā. Bet nu priekš mačiem jau izcili. Jā, 8. Viss kārtībā, jā. Nē, nu ko, Čeki, apsveic. Paldies. Tā kā tiekamies droši vien nākošais gads, vai ne? Protams. Mums skaus Mīļākās sacensības. Otrā vieta. Pēdējās 5 minūtēs izrāvāt. Jā, klasiskā. Klasikā, jā? Klasiskā žānis, jā. Oho. Mēs redzējām uz Active Targetu viņu. Jā. Pirmais metiens bija viņš iznāca no budiņas. Jā. Pēc tam nepaņem, uzvilku citu manekli un uzreiz paņem. Bet vispār, malači, rezultāts jums īstenībā asari bija ritīgi lieli. Asari bija daudz. Kur jūs ķērāt? Te kanālā. Jā, tepat? Jā, mēs izbraucam, kā bija liels lietus. Man liekas, ka tu jā, apstājas te un uzvilkam tentu un gaidām, kā beidzas. Jā. Un tepatās arī Jā, saķērāt? tepatās. Wobleris? Jigs un Wobleris. Jā. Bija baigas trauma. Jā, mēs redzējām, kad sūtīja cilvēki video ar lielajām zivīm, kad ir atlaišanas video, tur bija tā, ka to zivi atlaid un tur tās trauma vienkārši. Trauma vispār bija tāds stiprs. Kā veiš. Bet jums pagājušajā gadā 2. vieta un arī šogad 2. vieta. Jā, tās arī. Jā, pagājušajā gadā arī jums bija 2. vieta. Jā. Mēs jau tieši paskatījāmies. Bet, stabili, jā. Stabili pa piedestālu, bet forši. Kas pietrūka? Bija kaut kas tāds, kas neizdevās, ko plānojāt? Neizdevās dabūt lielu lidotu. Mēs redzējām kaut kā 5 gabalus. Nevar paņemt. Ar asari salikās, lideka labi arī, un žāņi arī tur smuki. Saku, mēs jau skatījāmies, mēs bija palikuši kaut kādas 20 minūtes, mēs bijām izslēguši jau online rezultātus, jūs bijāt 3. Un 3 centimetri bija līdz 2. vietai. Un jā, pēdējās 5 minūtēs bams, un tas 64 laikam zandarts. Uzreiz hops un dabūjāt sudrabu. Forši. Iedzerat kafiju un to tās apbalvošana. Jā, paldies tev. Malači. Jaudīga nakts. Starts bija īpaši interesants. Es domāju, ka visi to izjuta. Kad kaut kas teica, kad pirmo reizi bija tā, kad lietus sāpēja. Bet, forši. Viss beigās. Visi ir krastā, neviens nekur nav palicis. Tad sāksim. Un, mums bija 2 zivis, kas bija nepriekš šī sacensību formāta, bet tomēr bija. Un tāpēc mēs gribam apbalvot 2 mežavimbas. Jā, 2 gabals bija Mārtiņš Vizbulis un Kristians Simonovičs. Katim arī bija 6 tā vajag. Lūdzu. Ir aizsūtīts arī. Paldies. Izcili. Paldies. Jā, lūdzu. Ko tad pirmais trīnieks? Ķeramies pie trīnieka, jā. Pēdējās 5 minūtēs bronza samainījās ar sudrabu. Un tas forši, interesanti. Un līdz ar to 3. vieta AK Fishing Team. Kristians Jansons, Arturs Kaņeka. Tos maisiņus. Apsveic.
Otrā vieta, otro gadu pēc kārtas, Lucky John. Izrauta otrā vieta beigās. Izrauta beigās otrā vieta. Jā. Apsveic. Apsveic. Pilnīgi pārliecinoši pirmā vieta, ja otrā, trešā vieta tur vēl savā starpā strīķējās, tad pirmie visi tur sakārtoja diezgan pārliecinoši un NGTLV Gats Sensons Slons Klāvis. Apsveic. Apsveic. Jums arī šī gada tumsas kausi. Jā.